Pienācis laiks nomazgāt terasē veco dēļgrīdu. Jau sen mājas vajadzībām esmu iegādājis Karcher K7 kompaktu. Manuprāt, tas ir optimālākais, labākais, nav pārāk liels, taču ir pietiekams spiediens, lai var nomazgāt bruģi. To tu var apskatīties iepriekšējā video, kā tas viss izskatījās. Bruģim ir šī te rotējošā galva, bet dēļ terasē lieku virsū šādu te galvu un uzlieku uz hārta, kur beidzās vecie sapūšie dēļi. Tur mēs uzlikām pilnīgi jaunas dēļas. Te, kur ir vecie, kurus mazgāsim. Tā tas izskatās. Slēdzam iekšā. Ja kas Karcheram šitā jābūt ir guļas pozīcijā, kad strādā. Otrs baigais plus, ka nav tā digitāla regulējumā spiediena galva. Tāpat tev vajag maksimumu, un tas it kā vēl noņem nost tur dažus bārus. Lūk, un te jau es esmu nomazgājis divus vecos. Un šitā te palēnām mazgājam. Kur ārpus kārts grib parādīt šito te ar sūniņu. Kā tas mazgāsies. Perfekti, viss izņem. Un pēc tam gan apstrādē, gan pigments. Triks nevajag likt tur kaut kādas sētas vai super dārgās beidzes. Kur antiseptiķis brūnā krāsā. Un piesakot dzīvoklis LV, lai redzētu, kā tad izskatās gala variants. Bet, ja interesē, kas bija pirms tam un ko mēs izdarījām, respektīvi norāvām visu grīdu, jo sapūvis ies, skaties iepriekšējos video. Un šitā visu laiku ir jānomalk. Bet dēlim reāli nav nekāda vaina parādīt, kur ir sapūs un kur nav. Tātad sapūs bija te gar malu, un ir vaina, paņemsim kādu, kas ir stiprāk sapūs, redzi? Šits ir riktīgi sapūs, bijis, pirmkārt pat tuvu zemē, bet kur otra puse atkal dziļā impregnācijas. Stipri iesaka, ja tu liec teras īpaši bez jumta, kā man ir, kur šitas kas uz āru, jā, bet te teorētiski tu nogriezīs un kaut kur mazajā posmiņā, ja vajadzēs, varēs izmantot pat. Kur var redzēt, šitie ir veselie, tie varētu būt, ka bija zem jumta, tagad nevar tā pateikt. Kur ir kaut kas sliktākais, kas var būt, kas varētu būt nevis no putna, bet no sēnītes. Noņemsim to nost. Patīsimies, kas tur būs apakšā, jo šeit tad varbūt sabojājies, bet tā kā ir dziļā impregnācija, tā it kā viss labi. Kur ir pelēns. Tas gan varbūt ir tagad izveidojas, kamēr viņš stāvēja kopā. Viss smuki noņemam nost. Un pēc tam ar antiseptiķi. Saulīt riet, bet darbi iet uz priekšu. Kur tur ir pilnīgi jaunie dēļi. Šitie ir vecie nomazgātie, un tie ir vecie vēl nemazgātie. Kā var redzēt, starpība diezgan liela ir. Un maucam tālāk. Patīkam šito vērot. Terasa nomazgāta. Jaunie dēļi, vecie dēļi. Te ir uzlikts jau ruberoids, liksim arī ruberoidu tālāk. Tāds mums ir tas rezultāts. Un, kad nobeigsies ar brūno, tad viss diezgan izlīdzināsies, es domāju. Kāds jums viedoklis, ieteikumi? Kā saka, sociālos tīklos visi vienmēr gudri, bet jebkurā gadījumā laiks. Un piesako, lai redzētu, ko mēs te darīsim vēl.